Te, kur ir saki? Kuber! Šulc! Kuber! Kur? Kuber! Ātri! Milgus! Santa! Santa! Dzīvo! Rogas! Dzīve nezinu, Santa, dzirdi? Uz sēdē! Santa! Pie zemes! Santa, viss būs labi, dzirdi? Nevajag man neko pārmest. Viņa bija pielausta uzrādās prokurors. Kāds prokurors? Kā es uz zinākos, fig viņš ir Pēteris? Pēters, tas ir ķēniņa cilvēks, viņš viņu ielika prokuratūrā, tātad aiz tā viss stāv makars. Nu, ko viņa teica? Nu, jautāju, ko tu esi izlēms darīt. Labi. Nu, tad pasaka viņai, ka es esmu izlēmis. Es piekrītu. Iesēdināsim makaru cietumā, lai paši varam beidzot dzīvot kā cilvēki. Tad cik kādu atceries? Nepazīst. Pazīsti. Ieturpinās tev cietumā atlikušo mūžu daļu. Laika būs daudz, maizīte arī netrūks. Tavu partneri atradu. Kādā dienā, kad apzaga vanagu. Un tur atradu tavas DNS daļas. Domā, to pietiks? Protams, nu kā, taču ir ekspertīzes akti un ir viņa paša atzīšanās. Nebūs tā, ka šīs lapas atradās, bet pa to laiku pat lieta pazudus. Nebūs. Lieta ir pie ģenerāla prokurora un viņš ir uzticams cilvēks, makars viņu nenopirks. Nu, tad tu tagad makaram strādās, ja? Man ir izvēle. Vēl viens rāds, mūsu saknes, lai paklusē. Slieksnis ir daudz, kam nenāc šai pusē. Atteikties, nepazaudēt, kāpēc man atzīties, vecums lai var mainīties. Tu mani jūtu, nedzirdu, bet es zinu par daudz. Lielais tukšums iekšu brauc. Oskar, tu nevari. Ko nevar, es taču pats nedzeršu. Vienkārši ar džekiem tā saruna savādāk nevedīsies. Tu man teici, ka tu pameti to visu. Es arī pametu. Ja? Jā, tikai šoreiz tas ir savādāk. Nu, ko es... Savādāk. Kas tieši te ir savādāk? Kas ir mainījies? Saprotu, ka man vajag viņu palīdzību. Ne, nu, bet tiešām. Saproti, šoreiz es nedrīkst pieļaut nevienu kļūdu, un Lorencis ir pieredzējis. Viņš ar mani tēvu kopā sēdēja, viņš man... Tu tur atgriezīsies. Neatgriezīšos. Nu, es tev zvēru, es neatgriezīšos. Vienkārši mans tēvs, redz, viņš bija tāds, kurš nevienam neko neteica, visu tikai pats. Un visu laiku bija viens. Tā tas arī beidzās. Nu labi. Piedod, es nepadomāju. Nelī, es tev apsolu, ka šis būs mans pēdējais karš. Bet es vienkārši par tēvu piedodu. Es viņiem nevaru. Es zinu. Tikai neaizmirst, ka es tev ļoti mīlu, ja? Klāt ir. Jauka vieta. Un te ir laba apkalpošana. Kur ir man nauda? Ko tas tavs draugs idiots savāca?
Nu, viņš pirmdien atdos. Viņam jāpārdod, esot futbolists. Viņš noteikti atdos. Tev būtu kāds, kas tev cietumā apmeklētu? Nebūtu. Zini, es tā padomāju. Cilvēki jau nav viegli nošaut. Bet viņš pirmais gribēja mani novākt. Viņš man draudēja. Ja tevi uzlikt uz pareizā ceļa, iepravīt nedaudz smadzenes vietā, varbūt kaut kas izdotos. Vai arī meklēs advokātu? Nemeklēšu. Tev tagad par mani jārūpējas, par manu veselību, lai ar mani nekas nenotiktu. Ja kaut kas iznāks gaismā, tici man, es stūrēšu tavā virzienā, pilnā hodā. Sapratu. Vienojamies, strādās ar mani. Strādāšu. Bet Ko? Hans arī gribēja strādāt. Nu, mēs runājam. Lai viņš vispirms naudu atdod. Es ar žurkām nestrādāju. Un kad es zvanu, pacēl. Rotkampot. Tad viņš viskās paplācis. Makars pats sevi nodod. Tieši tā. Un tu ar šito taisies uz prokuratūru iet? Jā, es gribu beidzot pielikt tam punktu. Bet ko jūs par to domājat? Tā Hrēna viņu zina. Nezinu, tagad jau tu pats tā kā pieņem lēmumus. Es saprotu, bet es gribu zināt jūsu viedokli, jo es jau to rīt gribu uzsākt. Rīt? Blin. Kas ir? Makaram bija jāpērk akcijas. Es ģelku uz vairākiem limoniem. Bet varbūt kāds cits to nopirka. Nu, varbūt vēl vairāk samaksās, tomēr ejošs uzņēmums. Ja Makars iesēžas, tad mēs to piķi savācam. Un beidzot paši legalizējamies, ne? Nezināju, ka jums tādas lietas ar Makaru notiek. Tik Makars man to Letīciju, to Armandu māsu uzsūtīja. Ja viņš iesēdīsies, zin, būs vairāk svaiga gaisa. Vispār es piekrītu. Ar viņu vēl būs Zapara un Sānas akcijas pārdosim vēlāk. Bet varbūt vēl pašiem jāpērk. Tev vai par Mārtiņu. Un tad beidzot par atmaksas stundu. Vai ja kaut kā varam līdzēt? Saki, turās. Paldies! Ir runāšana. Vārds sakot, bija strelka, tur Lorents, Kūpers, Šņabs, Zila visi izstāstīja. Piekrita? Piekrita. Maitas. Tagad gan jābēg. Izskatās, ka tagad tik viss sāksies. Ēst gribās. Ivo? Jā. Vajag satikties, atbrauc. Tomēr brauksi? Jā, paldies. Tikai telefonu neaizmirst. Jā, protams, ir tā. Veiksmi.
Oskar, Jā, es izdomāju, ka es braukšu tev līdzi. mamma izbeidz. Nu, ne jau uz prokuratūru. Nē, es braukšu tev līdzi, un tu man pilsētā izlaidīsi centrā, ja? Jā, protams, tā var. Es tevi ģērbties. Izdzeršu tēju un braucam. Labi, dēli. Jā, redzu viņus. Visu izdarīšu. Sveiki, puiši! Nāciet, sēdieties. Sveiki. Tas man? Jā. Kas tur ir? Piķis, ko aizņēmos. Un ko tu dabūji? Jā, tur vien futbolistu pārdeva. Taču gribat nopelnīt. Kurš negrib? Darbs arī interesants. Var lodu dabūt pierē. Tad nauda liela. Es laikam no galvas neiziet. Kur tā Letīcija varētu būt? Nu kā, kur aizlaidās? Un kāpēc viņai šeit trīties viņa tikus atklāt? Tad man vakar man nekas nav skaidrs. Viņš man šitos švabru varēja sagādāt. Viņš man jebkuru slepkavu var sagādāt. Saprot? Kas tajā naktī bija mājā? Tā arī bija Letīcija. Drosmīga meita. Tas varēja būt jebkurš cits. Pārāk daudz nezināmā. Man jālaiž laikam prom. Kā to saprast? Uz Maskavu pie Lūkas. A, kas man te paliks? Ienaidnieki un Keits kaps. Kas mēs tev esam? Jūs man esat galvas sāpes un zobu sāpes. Draugi jūs man esat. Tāpēc es negribu jūs atstāt zem sitienu. Jā, redzu viņus. Braucu. Zini, ko es esmu izlēmusi? Ko? Palikt Latvijā pavisam. Tad, kad tu Amerikā biji slimnīcā. Un tev bija operācija, pēc operācijas man vajadzēja naudu. Un tas arī mūsu laulību ar Raimondu izjauca. Tu pasaki Raimondam, ka es viņam visu naudu atdošu. Jā. Dažus cilvēkus tādas grūtības un nelaimes satuvina, dažus ne. Bet es esmu laimīga, ka tu esi laimīgs. Un es esmu laimīga, ka man ir mazmeitiņa. Redzēs, mamma, viss nokārtosies. Un tu vari mierīgi dzīvot pie mums, tur vietas pietiek visiem. Varēs Melis paauklēt. Jā. Tas ir tik mierinoši. Un galvenais, ka tu esi sveiks un vesels. Jā, es patiešām varētu teikt, ka es esmu beidzot laimīga. Tas visu laiku lien tik tuvu.
Tad viss skaidrs. Skaidrs. Tad šķiramies. Kā draugi. Un nebrauciet pie manis uz māju, tiksimies šeit. Skaidrs. Jā. Pasūtījums izpildīts. Ja mēs ķeram tās čūskas. Tas tā kā pie vikingiem, ja? Pie skandināviem. Tu zini tā Valhalla. Viņam liekas jau mieras, viss kārtībā. Ne, tu pabāz galvu un atkal viss no galvas sākās. Tu zini, kas ir Valhalla? Jā, tas ir tāds ticējums. Nu, vikingi ticēja, ka viņi pēc nāves nonāk Valhallā. Pa dienu viņi karo un pa naktīm tur priecājās, ballējās, tur tirinās viens ar otru. Tu zini, kā vēl viņi ticēja? Ka tur ir tāda kaza liela, nenormāli liela kaza, kurai visu laiku var slaukt alu ārā. Un tas alus nebeidzās. Iedomājies, mums būtu tāda kaza. Jā. Jā. Nelija, čau. Kas zīlēm? Avārijā? Pagi nomierinies, lūdzu. Mierīgi, mēs tu viņu aizbrauksim, Nelija. Gaidi. Kas noticis? Zielslimnīcā. Par ko? Avārija. Viņš ved dokumentus uz prokuratūru. Par tev Valhalla. Kas ir zīle? Zīle ir viņiem labs draugs, kurš acīm redzot ir cietis kaut kādā avārijā. Es nesaprotu, kā tas viss vienreiz beigsies. Es gribēju, lai Rinalds brauc man līdzi. Vienkārši met te visu nost. Nu, priekš kam tā nauda, kam tas vispār vajadzīgs? Bet, nu... Es izšķiršos ar vīru un pazudīšu no šejienes. Rinaldu? Kāpēc ar Rinaldu? Starp mums nekā nav. Kas starp jums nav, ja jūs dzīvojat kopā? Jā, man šeit ir istaba un viņš man palīdz. Bet viņi draugi. Es esmu bijis šajā pasaulē. Šaušana, ķeršana. Viņš tā nav vienaldzīgs, es taču redzu. Labāk neiedziļinies. Tev nesaprast. Viņš vienkārši aizbrauc pie drauga, kurš ir nokļūst nelaimē, kas tev nepatīk. Man nekas. Es iešu pēc zālē. Kā viņi uzzināja? Kas pateica? Es neko nesaprotu. Rotkampot. Nelija. Lorenz, man tik ļoti bail. Viss labi. Kā zīleni? Kā jūties? Nu, kā redzi, tā nav visai. Ģenerāla prokurors teica, ka tu viņam esot vēdis svarīgs materiāls. Mums bija svarīgā tikšanās. Jā, tā bija. Jā, kur tie materiāli ir tagad? Kā, kur mašīnā? Jā, mašīnā nekā nebija. Pagad, ko nopietni? Nopietni. Nu tā, es baltā mapē vedu mašīnām, bija iekšā. Es saprotu, mēs visu izmeklējām. Nekā nebija. Pagad, nu, varbūt tu neatceries, kur tu tos varēji nolikt. Ko es atceros? Man samaņa zaudēja. Ko es varu atcerēties? Jā, skaidrs. Nezināt, kā mammai? Nē, es nezinu. Pagad, bet varbūt tā mapē, es nezinu, avārijas laikā kaut kur pa logu izlidoja vai kaut kur viņi tur izkritus ārā. Mēs visu izmeklējām, nekur nav. Tas ir... Nu, bet tad kāds ir paņēmis? Ja viņas tur nav, tad kāds viņu ir paņēmis? Ziniet, kā daram? Ja jūs kaut ko atceraties, tad jūs man piezvaniet, te būs man vizītkarte. Man jau viena ir. Būs divas.
Vilma mamma? Kas viņa ir? Sofijas vairs nav. Viņa aizgāja jau. Viņa sen aizgāja. Zīle mamma ir mirusi. Mamma! Zīlē. Mamma! Nomierinies, Zīle. Jā, sapratu. Labi, davai. Kas zvanīja? Kūpers. Zīle tik avārijā. Zīlam viss labi, bet... Mamma nomira. Klausies, varbūt es nebraucu uz to rehabilitāciju, es varu palikties ar kaut ko palīdzēt, kaut ko. Beidz, nevajag, kā tu palīdzēsi. Brauc, izārstēsim. Viss būs labi, ja? Brauc. Cik tu esi labs? Paldies. Sveiks. Sveiks! Ko tu nebaidies viens staigāt? Kāpēc? Tie tipiņi, tie galīgi neadekvāti viens man uzbruka. Jā? Jā. Kāds man ar to sakars? Žēl, ka šofers aizmuka. Ar te viss ir uzrakstīts. Nav jau. Atradīsies. Lieliski. Paldies. Viss labi. Veiksmīgi. Bērni. Iebeidz. Es? Pamūč. Vēl viens rāds, mūsu saknes, lai paklusē. Slieksnis ir tāds.